Es esmu Madara Sirmace, certificēta fizioterapeite, un šodien es tevi vadīšu cauri progresīvajai muskuļu relaksācijai. Tā ir vienkārša prāta un ķermeņa atslābināšanas metode, kurā mēs sasprindzinām un atslābinām dažādas muskuļu grupas. Tādā veidā mēs sākam pamanīt, kur ķermenī ir saspringums, un mācāmies, kā to atlaist. Un šī tehnika var būt noderīga brīžos, kad tu jūties noguris, saspringts, trauksmēns, vai vienkārši vēlies pāriet tādā mierīgākā režīmā. Pirms mēs sākam, atrodi sev ērtu vietu. Vēlams, lai apkārt ir klusums, un tu zini, ka dažas minūtes tevi neviens netraucēs. Un vēl tev vajadzēs krēslu, vēlams ar atzveltni. Sagatavojamies un sākam. Daži ieteikumi pirms mēs sākam. Tagad tu esi atradis savu krēslu ar atzveltni. Tad, kad tu praktizēsi, pēc iespējas atrodi ērtu vietu, kurā tu vari maksimāli relaksēties. Atrast vietu pēdām, muguru atspiest pret atzveltni un pēc iespējas relaksēties. Prakses laikā mēs turpinām elpot, un es aicinu tevi to darīt maksimāli dabīgi, izņemot atsevišķus mirkļus, kad es par to specifiski minēšu. Šo praksi mēs veiksim ar aizvērtām acīm. Bet, ja tu jūties, ka tev nav ērti ar aizvērtām acīm, tu vari turēt tādas puspavērtas acis un skatienu vērst grīdā, kādu metru, pusotru sev priekšā. Un galvenais, prakses laikā esi saudzīgs pret sevi un ieklausies ķermeņa sajūtās. Pirmkārt, tad, kad mēs veicam sasprindzinājumu, tas ir neliels, vairāk lokāls, tas neizplatās visā ķermenī. Un otrkārt, ja ir kādā brīdī sajūta, ka ir sasprindzinājumu sadaļa ir nepatīkama, varbūt sāpīga, varbūt krampi rauj, tad atceries, ka vienmēr taisi šo kustību mazāku. Mūsu mērķis nav saspringzināt ķermeni pēc iespējas vairāk, bet mūsu mērķis ir vairāk relaksēties. Tātad, kā es varu izdarīt tikai nelielu sasprindzinājumu un pēc tam šo sasprindzinājumu palaist vaļā. Nu ko? Un pirms mēs ejam iekšā progresīvajā muskuļu relaksācijā, es parādīšu dažas kustības, ko tev būtu vērts atcerēties, jo pēc tam mēs acis vērsim ciet, un tad es aicināšu tevi vairāk klausīties manā balsī un sekot norādēm. Viena no kustībām, ko ir vērts atcerēties, ir šāda te. Es to saucu par zaķīša pozu. Elkoņi ir saliekti, plaukstas nokarājas. Otra poza ir šāda te. Es saucu, ka zaķis lec prom. Tā doma ir, ka mēs ar plaukstām grūžam kājas prom no sevis vai atgrūžamies no kājām. Un trešā kustība, ko vērts atcerēties un ko patiesībā ir visgrūtāk parādīt, ja paralēli runā, tā ir žokļa atslābināšana. Tavas lūpas būs viegli sakļautas kopā. Sākumā ļausi apakšžoklim noslīdēt brīvi lejā. Un pēc tam taisīsi viltoto sakodienu. Tas nozīmē, ka apakšžokli tuvināsi augšžoklim, bet tā, lai starp zobiem paliek neliela atstarpe. Un pēc tam atkal palaidīsi apakšžokli brīvi lejā un ļausi žoklim atbrīvoties. Šīs ir tās 3 kustības, ko ir vērts iegaumēt, bet būs daudz vairāk. Vienkārši pārējās tu sapratīsi pēc mana apraksta. Es ceru, ka tu esi gatavs. Tad mēs sākam. Iekārtojies uz krēsla. Pēdas ir uz grīdas. Plaukstas ir uz augšstilbiem. Un aizver acis ciet. Un vēlreiz sajūti, kā tavas pēdas atrodas uz grīdas. Sēžas kauliņi uz krēsla.
Un kā mugura ir atbalstīta pret atzveltni un pēc iespējas relaksēta. Elpa nāk un iet tavā dabīgā ritmā. Un sākumā sajūti, kā tu šobrīd jūties. Vai ir kādas fiziskās sajūtas, ko vari pamanīt ķermenī? Varbūt kaut kur ķermenis ir saspringts. Iespējams, kaut kur ķermenis jūtas brīvi un patīkami. Iespējams, sajūti stabilitāti vai tieši pretēji tādu ļoti lielu atslābumu. Varbūt kādu temperatūru sajūti ķermenī, šīs taktilās sajūtas, jebkas, ko tu ievēro, ir ok. Un iespējams, tu pamani arī kādas emocijas. Visu, ko tu pamani, uzlūkot ar tādu pieņemšanu. Un tad uztaisi 2 dziļas elpas caur degunu. Dziļa ieelpa caur degunu. Un gara izelpa caur degunu. Un vēlreiz dziļa ieelpa. Un gara izelpa. Un pēc tam turpini elpot sev brīvā ritmā. Un mēs sāksim ar labo plaukstu. Labo plaukstu savelc dūrē līdz vieglam sasprinzinājumam, tā, lai tas neiet augstāk par elkoni. Un palaid brīvi vaļā un sajūti, kā labā plauksta un apakšdelms atbrīvojas. Tad kreiso plaukstu savelc dūrē. Un palaid brīvi vaļā un sajūti, kā pakāpeniski atslābinās kreisā plauksta. Un tad abas plaukstas savelc dūrēs un atbrīvo. Ar katru izelpu muskuļi kļūst arvien brīvāki. Bet nepiespiežot sevi, nesteidzinot, iedot laiku šim procesam. Un turpināsim ar zaķīša pozu. Saliekti elkoņi, plaukstas nokarājas. Un tad palaid brīvi lejā. Sajūti, kā augšdelme atbrīvojas. Un tad zaķis lec prom ar plaukstām atgrūdies nost no kājām, stum kājas prom no sevis. Un tad rokas atbrīvo. Un sajūti, kā pakāpeniski rokas atslābinās. Un mēs turpināsim ar pieri. Uzacis celsi augšā pret griestiem, it kā tu brīnītos par kaut ko. Un palaid brīvi lejā. Pēc tam sarauc uzacis kopā, it kā tu dusmotos. Un atlaid brīvi. Un tad sažmiedz acis, it kā tajās spīdētu spilgta gaisma.
Un palaidi vaļā un sajūti, kā sīkie muskulīši apkārt acīm atbrīvojas. Pakāpeniski piere kļūst brīvāka, rokas joprojām ir brīvas. Un pāriesim zemāk uz žokli. Lūpas turi viegli kopā, ļauj apakšžoklim noslīdēt brīvi lejā un taisīsi viltoto sakodienu. Apakšžokli tuvini augšžoklim, bet starp zobiem atstāj nelielu atstarpīti. Un tad palaid apakšžokli brīvi lejā, sajūt, kā žoklis atbrīvojas. Tad mēles galu piespied pie augšlējām un palaid brīvi. Un tad visu mēli piespied pie augšlējām un atbrīvo. Un turpināsim ar kakla daļu. Ar galvas vidu pastiepies uz augšu pretī griestiem, it kā tu gribētu izstiept garu žirafes kaklu. Un tad palaid brīvi. Pēc tam noliec galvu uz priekšu, uz leju, tik tālu, cik tev ir patīkami. Un lēnām iztaisno. Un tad pacelsi plecus augšā pie ausīm un ļausi tiem nokrist lejā. Un vēlreiz pacel plecus pie ausīm un uztaisi vienu apli uz priekšu, pabeidz pie ausīm, otru apli uz aizmuguri, arī pabeidz pie ausīm. Un tad ļauj pleciem nokrist lejā. Tavi pleci ir brīvi, kakls brīvs, žoklis atbrīvots, mēle pavisam brīvi iegulst mutē, piere un muskuļi apkārt acīm arī ir atbrīvoti, un arī rokas ir brīvas. Un uztaisi divas dziļas elpas caur degunu. Dziļa ieelpa, gara izelpa. Un vēlreiz dziļa ieelpa un gara izelpa. Un turpini elpot savā ritmā. Un pajūti, kā tu šobrīd jūties. Kas ir tas, ko tu šobrīd vari pamanīt ķermenī? Iespējams, tagad ir kaut kas mainījies, iespējams, nē. Mēs nezinām, kā ir. Ar tādu interesi pavērot, sajust. Un, kad būsi gatavs, tad atver acis vaļā, sakrustosi pirkstus un izstaipies. Brīvi, jebkurā virzienā tu vari pastiepties uz priekšu, uz augšu, varbūt uz sāniem, jebkā kā tev ķermenis prasa. Tas palīdz atgriezties tajā šeit un tagad sajūtā, realitātē. Kā tev šis bija?
Es ceru, ka tu klausīji savam ķermenim, tā sajūtām, ka tu vairāk meklēji atslābumu un iespējams kādā ķermeņa daļā arī tu to atradi. Katrā ziņā dod sev laiku, jo nereti ir tā, ka pirmajās reizēs tā izmaiņa ir neliela, bet tad, kad mēs to sākam darīt jau regulāri, tad mēs pamanām daudz lielākas izmaiņas. Un tās izmaiņas var būt gan fiziskajās sajūtās tajā, kā mainās saspringums, mazinās sāpes, tā skaitā arī galvas sāpes. Iespējams šis te atslābums žoklī, īpaši, ja tev ir tendence bieži sakost zobus, iespējams tev uzlabosies miegs, vai tu kļūsi mierīgāks vai radošāks un spēs vairāk koncentrēties. Šeit var notikt jebkas, un mani klienti ir pierādījuši to, ka šie rezultāti ir ļoti dažādi. Tāpēc tev ir vērts pamēģināt un saprast, kas ir tie tavi iegūmi no šīs relaksācijas. Šobrīd, kad tu sāksi šo ceļu progresīvajā muskuļu relaksācijā, pirmās 2 nedēļas es aicinu tevi šo darīt regulāri. Ideālajā variantā tas būtu 2 reizes dienā. Tas var būt jebkurš laiks dienā, kad tu šo veic, bet šis periods un biežums tev iedos tādas pirmās izmaiņas un arī pirmo sajūtu par to, kādi ieguvumi ir no šīs relaksācijas. Es saprotu, ka apstākļi var būt ļoti dažādi, tāpēc, protams, pielāgo to savām iespējām un vajadzībām un izdari labāko, kas tev šobrīd ir iespējams. Es novēlu, lai tev tāda patīkama, baudāma šī relaksācija. Ja tev rodas kādi jautājumi, droši man raksti Instagramā vai e-pastā un gaidīšu tavus pirmos rezultātus un sajūtas, kā tev bija šī relaksācija.